Čau visiem! Nu ir tā, ka īstenībā ir pienācis laiks, laikam ielikšu akumulātoru. Nezinu, vai paprovēšu izbraukt ar motociklu. Akumulators man ir nostāvējis. Un stāvēja otrajā stāvā visu ziemu. Nu, tā kā siltumā. Gandrīz. Kur viņš man ir? Gēla akumulators. Es īstenībā kādreiz viņu atstāju arī motociklā, bet pēc ziemas īstenībā negribēju viņš baigi lekt. Un tāpēc īstenībā es esmu viņu tagad uzlicis ārā. Es domāju, es nezinu, vai viņu vajag lādēt. Varbūt uzlikšu uzlādēt mazlietiņu un likšu iekšā mocī. Skatīšos, lec vai nelec. Saule lec, mēnestiņš lec, motocikls nelec. Davai. Tā, nu ko? Uzlikšos klemmes. Pastīsimies, kas tur ir. Tā, okulādētājs mans. Vienu roku ir tā kā ir. Negribu. Tā. Ko viņš rāda? 2,9. Īstenībā diezgan labi. Uzspiedīsim uz motocikla. Hop. Viņš ir pilns. Jā, diezgan daudz. Viņš pat negrib lādēt, jo viņš ir pilns. Nu, super. Jāliek tikai motociklā. Kur viņš stāv, nu. Apsekts. Ņemam nost. Vienalga noputējis. Ieslēgsim kompresoru, bišķīt nopūtīsim. Akumulators viņam ir otrā pusē. Šitai pusē bāka aiz vāciņa. Otrā pusē aķis. Aķītis akumulators. Šitai vietā viņam nāk akumulators šitai pusē. Viņš uz tādiem klipšiem. Hop. Un no apakšas viņš tā kā noceļās nost. Moku te tāda mēlīte. Te tādi klipši. Tādi gumijas smuki. Un te nāk smuki akumulatoriņš iekšā. Elektrokontaktu tīrīšanas līdzeklis. Tādu es uzpūtīšu. Te. Un šitai pusē, šitam arī.
Nu, ko laižam klāt? Bišķi uzfrešināsim uz braucienu. Notīrīsim vecās mušas nost. Aizmugurējais rats griežās. Ideāli priekšējais negriežās. Domāju, kāpēc viņi tik grūti pastumt ir. Nezinu, jāapstās īstenībā, jāizjauc ārā. Es jau noskroju nost, jo pastīšos vadīklis. Varbūt, ka vadīklis ir sausas. Iesmērēšanu vajadzētu aiziet. Tā jau visam pārējais viss ir kārtībā. Jāstāso, ka šite te un šite nāk vadīklis. Otrā pusē vēl nenoņēmu. Bet jā, līdz pastīšos pamēģināšu pacelt. Baigi nevaru es viņu. Ot, pacelšu viņu augšā. Pilnīgi nevar. O, negriežās vispār. Tā man ir. Pastīšos, kāpēc negriež. Varbūt vadīklis ir tie vainas. Neteikšu, ka viņas ir baigi sausās. Un kur it kā ir, te arī ir virsū smāķis. Nezinu. Šitā ir slapja, smuka. Labi, sasmērēšu pa jaunu. Un tad jau jāliek atkal. Jums tas, kāpēc te varbūt te cilindrīši neiet apakaļ. Jāpamēģina, jāpatīra. Nu tā, iekustināju šitās vietas, iztīrīju vadīklas tos caurumus. Tagad tas viss, tas vadīkliņš smukiet iekšā un ārā. Abas divas knapi izsitu. Tagad viņas iet ideāli. Mot, uz ārā un iekšā.
izpūtu šito te iekšā, bet es mainīju jau eļļu kaut kad. Šitie man nav aprūsējuši, man liekas, ka viņi ir vispār nerūsējuši ar tēraudu, kur ir vēl viena vadīkla. Viņi tā grūti staigā jāieļo. Un ko es vēl gribēju parādīt? Nu, tas esmu nopircis tā kā klučus. Es nezinu, kāpēc mašīnai, bet mašīnai viņi te ir tā kā vairāk, nezinu, misiņš vai bronzas skaidiņas. Nu, tāds nevar saprast to, ko var redzēt. Un ir tas, kad magnēts baigi vispār nelīp klāt. Ja, piemēram, es paņem te, ja, tad šeit viņš vispār nelīp. Ideāli kluči. Ideāli. Magnēts. Un jā, es esmu pircis viņus, es nezinu, vai motocikli un kaut kas atšķirās no mašīnas. Šitie ir TRV kluči. TRV. Es kaut kad viņus mainīju jau. Un tad es jums tūlīt parādīšu mašīnas. Šitie Volkswagen Boras. O, kur izņem no kastītes, spīd viņu, kaut kā spīd, un tad es parādīšu magnēts, un viņš vēl klāt. Nu, tā interesanti. Šitie vispār nevelk. Ideāli. Tas nozīmē, ja es uzlieku šitādus savai mašīnai, tad droši vien viņi man apēd bremžu disku. Droši vien ļoti ātri. Bet šitādi atkal ir ideāli. Viņi, nu, saudzīgi ir. Varbūt mocim tāpēc, kad plānāks tās disks un nevar, nu, tā kā nebūs korekti, ja katru reizi tu maini klučus un gadrīz nomaini mocim arī bremžu disku. Bet, nu jā, es nezinu, es pamēģināšu varbūt nopirkt TRV šitam te mašīnai. Varbūt, ka tādi paši redzēs. Likšu atkal kopā. Nu, saliku bremzes bija izjaucis, spanģetīts, šitās te ir jānomaina. Vot, un sanāk šitās te manžetītes jānomaina te. Bet visas pārlasīju, pārjaucu, sāeļoju, bremzes labas ir, viss ir labs. Jāmēģina braukt, pamēģināšu izbraukt, ārā jau diezgan tāds patumšs. Man tā bāka, kas atnāca, īstenībā viņai tā kā buktīte, žāvas nāk. Buktīte. Un tajā pašā laikā viņu vajag višķīt iztaisnot. Es tūlīt parādīšu. Nu, tā kā neiztaisnot, es viņu pamēģināšu pavilkt ārā. Es redzēšu, man sanāks, man ir karstā līme. Un tādu es jau sen nopirku kaut kādu gadi 4 apakaļ, tādu varbūt pat 5. Tad tā kā buktis vēl kārā tādu sūdiņu redzēs. Bet tas ir viena lieta, es tūlīt apgriezīšu kameru, otrādi parādīšu, es uztaisīju pats vienu tādu tā kā atpakaļ sitamu āmuri. Un tad tūlīt parādīšu. Nu, vod. Šitas ir mans atpakaļ sitamais āmurs. Viņš tāds. Tā kā viņš te, tā kā, kur tu viņu sit apakaļ. Ot. Un te galā, te, es tā kā izzāģēju no uzgriežņa, tādu pagaršu uzgrieznis, un tad var ielikt šitādu skrūvu iekšā, vienkārši jāķē iekšā, un tad var viņu tā kā atpakaļ. Šitas ir tas, ko lipina klāt pie bākas. To buktīti īstenībā grūti ieraudzīt.
Bet viņa ir, es nezinu, kā lai viņu ir tās speciālās lampas. Kā viņu te ieraudzīt? Viņa tā kā... Es nezinu, viņa kaut kā no vienas ārā, es neesmu tāds buktas vilcējs ārā. Bet viņa okur te ir. Te viņu var redzēt, liela viņa nav. Bet es domāju, ar to līmi, karsto un šito te atpakaļ, varbūt man liekas, kad iznāks ārā. Varētu. Nu vēl var, man ir šitāds. Man ir visādi viņi, bet ir šitāda lieta. Tad tā kā atspied, un tad tu skrūvē viņu uz āru, un tad viņš vēl kārā. Varbūt ar šitādu pamēģināt. Tur redzēs, tulītās paeksperimentēšu. Lai uzsilst, galvenais, lai uzsilst līmes pistoli, un tad jau varēs visu izdarīt. Tā, nu ko velkam ārā? Paprobēšu šito te uzlikt. Nu, viņš iztaisnojās, tā bukte vispār praktiski nav redzama, ja pastāst, bet, baigi minimāli, ja man tagad pateikt, kur viņa ir, es nemaz nevarētu ieraudzīt, ka viņš man nefokusējās, varbūt te var ieraudzīt, nekur tas baltais tāda pārēja minimāla ir, bet, tik minimāli, te droši vien ar tām speciālajām lampām varētu ieraudzīt. Nu tā, sezonu esmu atklājis, esmu atbraucis uz Zaķu muižu, kur šito te smuka vieta. Īstenībā interesanti, protams, ir pavēsts, man tādas biks tur plānās, nekā tur īsti nav. Neesmu uzvilcis ne jaku, motociklu, neko. Vienīgais cimdus uzvilku, bet īstenībā ļoti labs laiks, ļoti labs. Lēnītām ar kaut kādu trešo mierīgi var braukt. Jā, vēl no remonta, vēl muta bišķīt netīra, Tas nekas, gribēja ļoti ātri sataisīt tās bremzes un izbraukt, un nezinu, baigi foršās sajūtas īstenībā. Nebija braucis visu ziemu. Pie Zaķa apstājos, bremzes, tādas normālas, īstenībā ļoti labi laiž vaļā, Zaķu muiža, mocīts, ideāli, Jā, bet tādā ziņā ļoti labi, viss iet, viss ripo, to bāku uzlikšu, paprobēšu viņu piekrāsot, uzlikšu to, šitā jau arī laba, bet, ir es tādus kāsīšus redzu, kur es viņus esmu taisījis, it kā jau nav traki, tā jau viņi izskatās labi, bet, es varēju nopirkt, nebija dārgi, tāpēc nav tik traki. Un aprīlī skate jāiet. Iziešu skati, es domāju, ka nav nekāda problēma. Bremzes visi kārtībā, priekšā arī pagriezieni, uguņi deg, viss forši. Un vēl, par ko es gribēju teikt, par to, kad reāli gribās pielikt, lai var telefonu uzlikt. Jānopērk kaut kāds turētājs, citreiz kādu karti, lai var apstīties un vēl kaut ko. Bet tajā pašā laikā arī
kaut ko nofilmēt. Man it kā GoPro ir, vecs kā pasaule, Hero 4, bet filmēt ar viņu var, bet nekas baigi labais nav. Dienā ideāli, jā, filmēmiņš, bet tagad nav tik traki. Un tāpēc nebraucu tagad, neturēju telefonu rokā un nefilmēju. Baigi bīstam vēl it sevišķi pēc ziemas, tāpēc, kad, vēl neesmu pieredzis pie tās bremzēšanām, uzdot gāzi, sajūgs, vēl kaut kas. Nav ko riskēt īstenībā. Normāli pieliec uz statīvu telefonu vai kameru un brauc un nekāda vaina. Neapdraudi citus un sevi. Jā, pielikšu vēl kaut kād šitos te somas. Paprovēšu pielikt. Man ir it kā tādas ādas, tādas. Nezinu, gribētos jau kaut ko smukāku, bet tādas tā kā slīpas. Bet baigi nav tā vieta, te nevar uzlikt. Viņš te, tā vietiņa ir tāda maziņa, loku tur. Un tāpēc es domāju, nevarēs uzlikt, bet, tumšs paliek, tumšs, jābrauc apakaļ. Bet sezonu es esmu atklājis, davai visi turās, čau. Super.